konflikti, pārdzīvojumi, agresija, tāda dārga izklaide. Protams, ka mums dzīvē sanāk jautājumi, kas jārisina, kādi pārpratumi, kādas problēmas, bet tā vietā, lai būtu adekvāts process un produktīvs risinājums, mēs atrodam sevi jau iesaistītas konflikta situācijā. Mēs atrodam sevi pārdzīvojumos, izjūtam otra cilvēka agresiju, vai varbūt esam paši iekarstuši dusmās. Jautājuma risināšana caur konfliktiem ļoti nepatīkami atstāja iespaidu uz mūsu dzīvi. Ir 3 milzīgi iemesli, kāpēc mums vajadzētu iemācīties risināt jautājumus bez konfliktiem. Pirmais – konflikti, stress un uztraukumi ļoti nepatīkami ietekmē mūsu veselību. Jaunībā mēs tā neizjutām, cik konflikti, stress un drāmas taisīšana atstāja lielu iespaidu uz mūsu veselību. Bet ar laiku ejot, es domāju, ka arī tu pamani, ka pēc katras strīdēšanās, kašķēšanās, kasīšanās ir ļoti nepatīkamas sajūtas. Tas var atstāt iespaidu uz sirdi, uz asinsspiedienu, var radīt bezmiegu, galvas sāpes, depresiju, vājumu un pat gremošanas traucējumus. Otrais. Konfliktējot, strīdoties un pierādot savu taisnību, mēs jūtamies enerģētiski iztukšoti. Tas var radīt sajūtu, ka tev vienkārši nav spēka. Nav spēka dzīvot un darīt savus ikdienas darbus. Trešais. Ja cilvēks risinot kādus jautājumus, rada ārējos konfliktus vai iekšējo konfliktu, viņam tiek grauta psihe un veidojas emocionālā nestabilitāte. Notiek tādi procesi, ka cilvēkam veidojas iekšējā autoagresija uz sevi, kā arī pastāvīgais emocionālais karuselis grauj psihi un negatīvi ietekmē komunikāciju. Tipiskākais – risinot kādu jautājumu, cilvēks izveido ārējo konfliktu vai iekšējo konfliktu. Viņš krīt upura lomā vai kļūst par agresoru. Kādi tad ir instrumenti, lai konfliktu nesaprašanās, nesaskaņu laikā mēs nekristu tajā upura lomā, nesāktu aizstāvēties, neiekarstu dusmās vai agresijā, bet tiešām spētu produktīvi risināt konfliktus un pārpratumus, saglabājot stingru mugurkaulu? Un instrumenti patiešām ir. 2 stundu webinārā Kā dzīvot bez konfliktiem, saglabājot stingru mugurkaulu, es bagātīgi dalīšos ar informāciju, caur kuru tu varēsi veikt savu pašanalīzi un atrast sev vērtīgo. Piesakies un tiekamies webinārā, lai mācītos dzīvot bez konfliktiem.